8 neatlaidīgākie pirmā kursa informācijas tehnoloģijas studenti ieguvuši uzņēmumu DPA stipendijas. Kā stāsta uzņēmuma vadītājs Juris Vilders, šogad bija saņemta aptuveni 100 pieteikumu. Konkursu Nāc studēt informācijas tehnoloģijas mēs atbalstīsim laureāti izvēlēti, ņemot vērā 3 galvenos kritērijus – sekmes, pretendenta motivāciju studēt informācijas tehnoloģijas un apņemšanās studijas veiksmīgi pabeigt. Ieinteresēt cilvēku studēt informācijas tehnoloģijas, lai, kā lai saka, informācijas tehnoloģija ir tā sfēra, kur mums pat ir grūti ar esošajiem cilvēku resursiem apmierināt iekšējo pieprasījumu, vēl runāt par eksporta spēju. Un viss ir kvalificētu kadru trūkumā, līdz ar to tas stipendijas mērķis ir piesaistīt informācijas tehnoloģiju nozarei studējošos, lai mums būtu cilvēku, kas spētu apmierināt gan iekšējo pieprasījumu informācijas tehnoloģiju nozarei, gan veicināt mūsu eksporta spēju. Stipendijas 1000 latu apmērā pirmajam studiju gadam saņem 6 Latvijas universitātes, 1 Ventspils augstskolas un 1 Vidzemes augstskolas students. Kā stāsta Vilders, uzņēmums nezaudēs saikni ar stipendijātiem tad, kad gads ir pagājis. 5 gadu laikā uzņēmumu DPA stipendijas saņēmuši vairāk nekā 50 topošo speciālistu. Mazliet vairāk kā 1/4 daļa no viņiem ir bijuši kaut kādā veidā arī saistīti ar DPA. Vismaz, teiksim, mēs viņiem esam nodrošinājuši prakses vietas. Daži cilvēki no mūsējiem stipendijātiem arī strādā pie mums, bet tas nav obligāts nosacījums šai stipendijai. Šai stipendijai nav nekādu nosacījumu. Vienīgais nosacījums ir būt sekmīgam. Viens no stipendiju saņēmējiem ir Ernsta Glika, Alūksnes valsts ģimnāzijas absolvents un Latvijas universitātes students Osvalds Neiders. Par iespēju pieteikties stipendijai viņš uzzinājis internetā. Aicināts atbildēt uz jautājumu, kāpēc viņš izvēlējies studēt informāciju tehnoloģijas, Neiders saka. Man pašam šķiet, ka tās ir visvairāk piemērotas. Man patīk tas, ka tā ir ļoti loģiska zinātne, tas, kad ir nepieciešams saprast šo loģiku, bet pēc tam jau viss aiziet. Un man tā liekas arī visperspektīvākā joma Latvijai, kurā var izsisties un attīstīties. Apbalvoto vidū ir arī Daugavpils Krievu vidusskolas liceja absolvents un Latvijas universitātes students Bogdans Ozerkins. Viņš saņēma konkursa rīkotāju speciālu balvu par jau īstenotu IT projektu. Ozerkins savā skolā izstrādājis un ieviesis projektu apmācošā testu sistēma. Это автоматизация учебного процесса. Sistēma ir paredzēta mācību procesa automatizācijai. Skolotāji izveido dažādus testus, tie var būt mājasdarbi, kontroldarbi vai aptaujas. Savukārt skolēni testus aizpilda. Galvenā sistēmas īpatnība ir tāda, ka tai ir pietiekami dažāds vizuālais interfejs. Gala rezultātā iegūta pievilcīga interneta vietne, kas skolai ir arī ļoti noderīga. Plānots, ka skolas sistēmu sāks izmantot jau nākamajā mācību gadā. Stipendijas, kurām varēja pieteikties jebkurš 12. klases absolvents, kurš savus studiju gaitas saista ar informācijas tehnoloģijām, uzņēmums DPA piešķir sadarbībā ar Latvijas izglītības fondu un Izglītības un zinātnes ministriju.